Nonievā vērk. Šis ir Nonievā vērku battles. Šajā mačā piedalās Pačinieks pret Bentenu. Sāka Bentens. Izbaudām battle. Aiziet. Muzikāls beats, man nav nekas grūts. Dzirdēju, ka paču par to atkal sūdzas. Nesaprotu, ko tu vispār te dari. Ja dosies tu prom, tad diegu vai abi. Tikai tai rindē tu nomaini jāpret kādu un funkcija dzīvi. Ja dzirdēji mani, bet tevi tu nevēl, lai kā tu skani. Lai kā tu vienīgā reize, ka tika tik tālu. Jo žūrija vērtē viss digitāli un klātē neviena savu iztiku pelnu. Un redzi tu mani, tu redz savu elku. Un tāpēc man žēl to nodarīt. Bet tāda ir spēle, nu ko darīt. Un patīk man jokoties lobarības. Tas deputāts kā godmanis. Un dām tik daudz, bet neesmu sultāns. Viss, ko dzirdu, ka grib mani gultā. Tu tā kā zobu vēja, bet zobu vietā pa naktīt un dandali sūkā. Labi, tas vispār bija domāts kā joks. Bet kāpēc tu tagad te stāvi kā spoks? Tas bija kā joks, stāvi kā spoks. Meklējot nemonē, meklējot asaras, tavas draudzenes ir manējās asakas apnikušas. Man ir tavējās pasakas, jūtu, ka vajadzīgs pateikt man kas ir kas. Nāk no rīmītu no maksimās, par vēl tagad visi naši asinās. Maksimās, tad tagad visi nažas, Un tagad es skatos, debesīs raugos, tādi kā tu man nav vajadzīgi draugos. Viss, ko man vajag, mani homie, dzērieni, nauda, tad dzīvošu kā niere taugos. Paņemšu 800 roboksus līdzi un atburti tevi, ja pateiksi please. Citādāk nevari, jo kā es tev trīc. Tā kā no Minecraft, kā es tev stīvs. Ja šo vārdu spēli tu sapratīsi, tad es gandarīts. Un sāku es skaitīt 1, 2, 3 un ceru, ka tu pazudīsi. Bet tagad ir īpašais viesis, Šalle. Fujak! Pačinieki, tev ir 6. klase, saki man, vai tu zini par Stasi? Ne jau par kūs vai teiz, bet tavējo patēvu jeb arī mani. Piedod, ka pasciku šāds, so Fortnite terminiem. Ok, jā, tavējiem skodam tu dzirdi būs tā. Uzradies līderis jauns, tu pa kā man elpas nav, man elpas trūkst viss kārtībā. Mani tagad skūpsta, sapņu meitene, tava brūte. Broci cauri, jauna brūce. Stuvs un bīstams no manis bīstas. Pači tagad es stāvu un rīstas viņa kārta. Tāpēc vīstas Benten Šalli rīmes īstas. Pieešu pie tev, skāpēju Fortnite topošu, un pēc stundas man apniks uzspied vilksen, dodies moten, roboks, svarīgi parādi praktiski, Benten nāca lielais, blatot paķēra L un dodās bekot, Benten nāca lielais, betlot paķēra L, pietiks kapot, lec uz beat, rats per īs, pretīties stāties, nebaidos īst, bārus mēdz zem spriedz tu plīst, Rolex, nec Bentena vaču, kāšu papis īsmelījos gads, datormā per porno saitēm, dienas rutīna, pirst un masēt. Benten nāca lielais, blatot paķēra L un dodos bekot, Benten nāca lielais, betlot paķēra L, pietiks kapot, Benten ciet studiju. Domā tālāk tu tiks, bet pačinieks tev pretī. Tūlīt tu tepat slīgs, kā slikti audzēt sēklu, nekad neizdīgs, no manām važām tu neizbēgs, no rep spēles tu izslīdies, 19 gadi, un robuks svarīgi, šādi indivīdi sen nav manīt, pieteikums bija labs tev gan piekrīt, bet kas būs tagad? Benten nāca lielais, blatot paķēra L un dodās bekot, Benten nāca lielais, betlot paķēra L, pietiks kapot, spies rakstīts, ka mājās pisies, uzreiz jau redz, ka papises, kamērdžu kūzī viļņos speldos un bago naudu, ielas stūros, bārda un ieliek, pisaku ieliek, katrā pantā, ķirsīt pieliek, mammai tu zvan, bet kredīts beidzies, zini, kas
sūģa, pačers mēs ķerojas kuts, melna dučos, badāta gulina, bēdējies sūdos, sejā es redzu, ļoti tu baidies, bet negribu atzīt, jo pretī man stājies, tad, kad šī spēle visa beigsies, par dalību tev rakstis izprintēšu, tēlotu kruto studiju dodies mūsu prom, jo pači ir modies, mīļo Benten, negrib tev biedēt, rep spēlē, tev veiksmi nemeklēt, naktī bezmēgā mokies, nākamajā rītā slimīcā mosties, klapēju tevi kā tepiķi, naktī tev motē ielēju etiķi, Benten nāca lielais batot, paķēra L un dodās bekot, Benten nāca lielais batot, paķēra L, pietiks kapot, Benten nāca lielais batot, paķēra L un dodās bekot, Benten nāca lielais batot, paķēra L, pietiks kapot, ielats bītā ar 9 svītrām, aizskrien bagāts ar 9 pakām, sēdi tu draudā 9 dienām, Bentens mazām meitenēm patīk, viņiem vienādās rīmas jau apnīk. Tad pirmais viedokli izteiks Ādris. Daudz lielāks līmenis nekā pagājušais. Šis saklabākais droši vien rap battles. Nu, tas rauns varētu būt. Abiem tur man baigi nav teikt, ko viņam tur vajag improvizēt. Jā. Tas vienkārši ļoti labs bija. Bet kuram bija labāks? Grūti izvēlēt. Es domāju, es došu Patrikam. 1-0 Pačēra vadībā. Nākamais viedokli izteiks Mākslas kabata. Nu, ok, šeit ir grūti izvēlēties. Nu, abi ir ļoti centījušies, no kā es redzu. Tā, sāksim ar Patriku. Patriks ir dažreiz. Tā kā viņš izlaiž šo vietu. Kurš, Čani? Viņš izlaiž šo iespēju tur. Viņš izlaiž savu iespēju jau dažus roastus brīžos. Bija viens brīdis, kur viņš kāds 4 sekundes vienkārši neko nedarīja. Un 4 reizes pēc kārtas atkārtoja to pašu teikumu. Es domāju, tur varētu jau kāds cits roasts iekšā. Un brīžos arī Bentenam, viņam raims vienkārši pazuda, nebija nekāds raims. Tāpēc es domāju, ka es laikam došu man balsu Bentenam. 1-1. No ko? Čārņī ņipertausti, tavā rokās ir šī battle liktenis, vai cik dīvaini tas neizklausītos? Var dzirdēt, ka ir diezgan lielāks līmenis. Un skatoties no pagājušās rap, Pačinieks ir daudz vairāk kompetentīgs. Daudzās vietās ir repojis daudz labāk. Man šķiet, ka es došu arī viņam punktu dēļ tā, ka Bentens savā rapa vidū uzaicināja kādu citu. Tas jau nav godīgi, tas jau nav viņš, kas rapo. Tādēļ punkts iet Pačiniekam. 2-1 Pačinieks ir gāzis Bentenu, iedodam troksnē! Iedodam troksnē! Apsveicu Pača, welcome to the quarterfinals, bled.